mēs varam vienkārši pabedrēt. Jā, sveiki. Šodien esam pie Gusta mājās ciemos. Jū, visiem. Čau. Metamies iekšā uzreiz mūsu šī gada jaunumos. Iepriekšējais gads, 2025. gada sezonu skatāmies, parunāsim, iziesim cauri ātri visiem notikumiem, kas bija 2005. gadā. Pēc tam parunāsim par to, kas ir 2026. gadā. Šogad, jā, kas arī būs šogad. No sākuma būs 25. gads, atskatīsimies visu, kas ir bijis, tad nākušais gads. Un tad jau arī vēl parunāsim par visādām aktualitātēm, notikumiem, par ārvalstu notikumiem, braucieniem, ceļojumiem, kas vispār ir stilīgi un kas nav stilīgi. Par tādām lietām un arī vispār, kur braukāt var. Nu, tāds īsumā būs podkāsts saturiņš un tad laižam iekšā uzreiz pirmajā. Jā, iespējams visi jau zina Gustu. Gusts ir, kāds tu esi? Es esmu MTB braucējs, velobraucējs. Un es vēl esmu DJs. Kaut ko dizainē, zīmē, kaut kādas trasītes, šādas tādas. Alright. Un organizēju pasākumus. Jā, tie mēs arī uzreiz tagad parunāsim. Tad pirmais pasākums, kas mums bija 4. maijā, bija sezonas sākums Tukumā. Šeit arī mēs varam apstīties uzreiz, kas mums tur gāja. Jā, tas ir parasti mēs katru gadu taisam tādu sezonas, tā kā, kas ir mēs Downhill LV, Latvijas Downhill organizatori, taisa sezonas atklāšanu. Jā, protams, bez pacēlāja tur, bet trases Tukumā ir sevi pierādījuši šos gadus un tiešām foršs sezonas atklāšanas pasākums, man liekas. Jā, tā labi skatāmies. Neiet viņš, ne? Tev ir Wi-Fi varbūt mājās? Nē, ko aizgāja? Nē, mums vajag Wi-Fi. Tev ir Wi-Fi, mēs varam piekonētēties. Es neatceros paroli. No. Numur 14.5G. Bet tu zini paroli? Pamēģināsim, atskatīt. Pamēģi. Internet. Pamēģināt šitādu. Jāizies. Yes, ar pirmo. Atcerījās Wi-Fi paroli. Perfekt. Tā, bet viņš mums aiziet. Tāši pieknetājās. Es tā kādu vēl nebiju uzbūvēta. Jā, šitāds bija. Pasīsimies pirmās 2 trases, kas ir bija 2 trases. Šitas jau ir pēc neliels pārbūvs, vai ne? Jā, tur jau bijušas vairākas talkas bija. Un bija, principā, tāds pirmais tests šitai vienai trasē, principā. Kā viņi ripo, vai strādā, vai nestrādā. Viņi ceļ šo trasi, jā, kā viņi saucās ātrā trasi. Kur redzēt, Džeki vēl būvē klāt. Jā, nu šitas bija pirmais pasākums, ar ko viss aizsākās sezonas sākums. Šitās trases jau iepriekšējā gadā sabūvēja, vai ne? Vai? Jā. Bet man patīk tas, ka Tukumā viņas tās trases ir, nav tik traki grūtas, ir samērā vienkāršas. Un, protams, ir arī ko darīt pieredzējušiem, tā kā tur jebkurš var atrast forši pabraukāt. Kur aiziet jau otrā trase, kas bija sacensībās arī. Jā, Tukumā regulāri notiek arī sacensības, tur uz laika viss var braukt downhill, gāzt, uz nebēdu. Brauc vienkārši stumdies augšā un vīzinies. Viss ir pieejams. Jā, Tukumā var mierīgi lēnā garā varbūt piesakot Tukuma veloparks TMD. Jā. Ir gan Instagramā ir Tukuma veloparks un Facebookā arī ir lapa un pagaidām tikai tā palaista demo, cik es saprotu. Un varēs redzēt dušiņ pa pasākumiem, pa sabraukāšanām, visādiem jaunumiem, kas Tukumā notiek. Jā, tā Tukumā var sekot gan sociālos tīklos un visu. Jā, tāds bija ieskatiņš, kas mums bija Tukumā noticies. Season Open arī šāds 2 trasītes bija braukšanai. Kas mums ir tālāk? Kas bija pasākumi? Tukuma plus mīnus skaidrs, tur viss attīstās, vai ne? Tur viss, tur nav apstājies, cik es zinu. Plus tā. Nākošais bija 31. maijas upes ciems pamtraks. Tas bija nākošais Latvijas kalendārā, ko mans kalendārs sastāv vairāk no MTB, Enduro un Downhill. Tad tu brauc diezgan visu, jā. Es piesim šogad. Es nebiju.
Es pats nebiju aizbraucis, vienkārši šeit ielika 31. maijā bija BTA Palmtraks sacensības. Es arī nebiju. Jā, tā kā tiem, kam patīk Palmtraks, tas jau ir sezonas sākums, visi trenējās. Upes ciemas pietiekami interesanti arī trasīt. Arī, kur aizbraukt ikdienā, ne tikai uz sačiem, bet tur var arī aizbraukt Pelēkā, tur ir tas Volraits, tur Rīgai, tie, kas dzīvo Rīgai sevišķi. Tās, jā, pēc Palmtraka 14. jūnijā bija Kandavas Jam Sessions. Jā, jūs zināt, Kandavā arī ir spots, kur visnāties 2-3 trases. Tur bija nenormāli gara trasa, tā viena. Man var pastīties. Ozolāji. TikTokā. Ozolāji. Video tur ir atskats Viģikam Palmtraka. Tiešām forša vieta, kur aizbraukt pats ap desu uz uguns, kuru mežā būt un pabraukt, jā, Kandavas 3 trasītes. Jā, tur ir nice. Un arī kartings pēc tam uzbraukt var. Jā, kartings. Jā. Un pēc tam es biju aizbraucis arī 14. jūnijā. Nē, 5. jūlijas. Es biju 5. jūlijā aizbraucis uz Lietuvu, kur Lietuvā diezgan attīstās scēna vispār. Tur ir Viļņā uzbūvēts jauns indoors. Tur ir Viļņā ir āra parks, ko apskatāmies, kāds dirtlains tur ir. Jā, foršs pasākums izstījās. Arī nesanāca būt, bet jūs tur bijāt pāris latviešu vairāk, ne? Jā, tas bija es, Anatolijas, Bērziņš. Tie mēs arī, laikam, 3 bijām. 3 cilvēki. Nice. Šāds skillparks uzbūvēts, tur ir vēl 2 citas trasītes. Bet šitas bija Sačpā, dirtlaina. Šitie lielākie lecieni tur, jā? Pārējie arī tādi mazāk galdiņi, liekas, ne? Jā, šitie bija lielākie, kas arī pārējie tur tāds skillparks. Un tas, un plus ir airbags blakus. Airbags arī tur ir tagad, jā? Ok. Ārā, kur ir. Airbags arī. Tur gan nekas nav iefilmēts, bet jā, tāds spots ir arī Viļņā. Viļņā jābrauc arī ar lielo riteni. Viļņā ir tik daudz, viņa kalnēm pilsēta. Tur var arī braucot pie par nobraucieniem Viļņā pabraukt mierīgi lejā. Jā, Viļņā es arī gribu aizbraukt, iefilmēt. Vajadzētu aizbraukt un izbraukāt tās visas taks, jo tur man liekas ir dafigā ko darīt. Daudz, jā, tiešām daudz dažādu nobraucienu. Un tur džeki ir sarakuši, sataisījuši arī šo to un vietējai viņam izvestu. Jā, Viļņa vispār tāds labs galamērķis, tagad par kur aizbraukt, jo tur ir indoors, tur ir rekoršitais spots, tur ir enduro, ko braukāt, plus tur ir vēl betons skateparks centrā. Vēl kaut kāda ir dirta, vēl kaut kas vēl ir. Kalnaini, skaista pilsēta, kur veselu weekendu toču padzīvot. Jā, tur ir tāds labs izveidojies. Pēc šī Lietuvas brauciena tālāk es devos uz Gaiziņu, lielāko Gravity MTB festivālu Baltijā. G-Fests. Jā, tas ir G-Fests. Manā kalendārā tas bija pēc tam. To arī pats gūs ar pasāstīt kaut ko vairāk par šo visu pasākumu, bet mēs skatāmies Viģi. Nu jā, 1. gadu viņš bija zem nosaukuma Gaiziņu fests, jeb G-Fests. Un, principā tāda retā vieta, kur savēlkās visi 3 Baltijas valstis kopā, Latvija, Lietuva, Igaunija, pat no Polijas šogad bija cilvēki. Un mēģinām apvienot daudz disciplīnas. Jā, festivāls ir labs. Ne tikai downhills, bet jā, duāls slalomi, tur, kas tik tur nav. Jā, skriešana pēc brāļa dubļi, šogad bija labi dubļi. Dubļi bija šogad bija baigi iespaidīgi. Tas, ka vēl sačos uzlīja un tās bija crazy. Gaiziņš tik specifiska vieta, kad kur uzlīs lietas, viss paliek tik slidens un glumšs. Bet, tie, kas svaigās trasītes sabūvētās, kad tas svaigais glumais. Jā. Tā kā... Jā, šitais arī laikam ir vislielākais bike festivāls tāds, kurš vairāk dalībnieku un cilvēku, manuprāt, vispār kopumā pā visi. Jā, var atbraukt ne tikai pabraukt ar riteni, bet vienkārši arī kā skatītājs padzīvot teltī un pačkot dažādas lietas riteni vai pats piedalīties kādā. Es tur nevar būt ne downhillā, bet riteni aizmest uz tālumu, vai ielikt ūdenī, waterjumpā. Jā, tur bija waterjumpā. Tu waterjumpā neesi vēl lecis? Nē, es negribu. Cik 2 gadus braucis, vēl neesi ielicis? Es jau nofilmēju. Okay. Ar riņķi esi iešļūcis ūdenī? Nē? Tu var vēl nē, esmu paspēt, vēl ir daudz ko paspēt. Tā kā nākamgad arī nelē to var nošļūkt. Jā, es pārsvarā braucu arī ar teltu paliek, tur baigi nice, labs camping spots ar to visu atmosfēru, kas tur ir. Ir, kur sacelt teltis, nomazgāties dīķītī, paēst kafejnīcā, parkings, tolets, viss.
tāds tiešām vasaras festivāla vibes. Tu iet sevišķi, ja vēl smuks laiks un nelīst lietas. Mums šogad bija 50-50, ne? Tad bija saulains. Bija ļoti labi. Naktas sacensības beigās bija arī pirmās. Jā. Kaut kāds trakais ugunspļauj. Nezinu, kas tāds ir. Drakons. Drakons. Oh, no. Alus izlīja. Caur lūpu. Jā. G-Fest noteikti bija viens no gaidītākajiem festivāliem. Latvijas čempionāts. Latvijas čempions vēl downhillā bija čempions, kronējām. Kas tālāk? Tālāk. Mums lecam tālāk uz Mēs ejam nostapā, vai tu graizi arī ārā kaut ko? Nē, mēs vienkārši maucam. Ok, nice. Tur vienkārši griežās un tas pēc tam paņemšu. Jā. Garš klips, gan tur, gan visi būs garš klips. Jā. Tālāk es devos uz 2. augustā uz Ignalīnu. Ignalīnu? Lietuvā, nacionālajā čempī. Es arī biju tur. Jā, mēs tur arī perfekti iet, vienkārši skatāmies, cik tur nice vispār bija. Tur ezera malā, kalns, kempings. Ļoti labi. Tad ir pirmā trasa bija. Divas trases bija baigi īsās. Samērā īsāks nekā Gaiziņā, jā, bet forši tā vieta tiešām, kā tu saki. Patīk, ka tur ir tās trases un kur palikt pa nakti. Laikus tā kā arī bija ļoti labi. Bet trasa bija patiešām īsa. Pirmā trasa, man liekas, bija pie 30 sekundēm. Otrā bija kaut kāds 40 un īsas, bet ļoti ātras. Īsts sprints salīdzinoši. Katrā trasē bija plēm 1-2 tādas tehniskākas vietas un viss. Šīs tramplīns bija diezgan tāds nepatīkams, pie paškoka jālec un negatīvā jāsēdī. Stepdowns ritīgais, jā. Šis oficiālais atskats viņiem? Nezinu. Vienkārši es atradu kaut kādu video, kas bija. Viņi tur vēl ar ūdenī lēkāja arī šo kikeru neslējā, lec ūdenī kaut kad. Jā, tur arī tāds aktivitāts. Šis bija vienkārši downhill sacensības. Bet, jā. Tas jau arī ir daļa no Baltijas kausa, otrais posms. Un tas, ka katra vieta tomēr ir savādāk. Nevar būt, ja salīdzina arī Latvijā var būt trases garāks un vidējs, ne tik sarežģīts, te varbūt ir īsāks, bet kaut kāds tehniskāks elements. Ka ir ūdenī lec arī. Jā, laiks bija baigi labais, saulīts, silts, patīkams, vienkārši pie ezera. Pa dienu kārstēji nopeldies, tās bija nice. Ļoti labs veids, kā pavadīt brīvdienas. Tā kā, ja redzat, ja šogad ir Ignalīnā sacensības, tad ir vērts aizbraukt. Ramūnas, organizators. Nu jā, tādas divas trases pa lielam, kas ne... Kurā aizies un kusis arī aiznesās. Jā, ļoti labi vieta. Lietuviešu ātrākie braucēji. Kas vēl Lietuvā notiekās bez šī? Tur arī, kur viņi vēl braukā? Lietuvā? Jā, mēs pieskārāmies jau viņi pa pilsētām. Pie Viļņas vai Kauņas ir ļoti daudz trases. Tur dzīvo pilsētā, bet apkārt ap pilsētu ir daudz vietas, kur viņi izzinās parasti. Plus vēl Jonava. Jā, Jonava. Jonavas pilsētā bet tur ir ar pacēlāju arī samaksā naudiņas un var iznāties augšā un notiek jauniešu kausi. Tā kā, ja varbūt no šitām sacensībām vēl baili ir, kur es pāri pa akmeņiem. Ja no šitādām Baltijas kausa sacensībām ir baili, tu var braukt uz Jonavu un tur ir tā kā jauniešu kausi, iesācēju kausi, veselu kaut 2 vai 3 posmi pa gadu Jonavā un tās trasītes arī tiešām ļoti demokrātisks un viegls izbraucams. Tā kā jebkurš varētu izbraukt. Tā kā skaties Jonava. Bija kaut kur man arī vidģiks kaut kāds, varbūt parādīsies. Jā, tur bija vidģiks par Jonavā. Vienreiz bijām aizbraukuši arī baigi skaisti, tur var palikt pa nakti. Vispār tā pilsēta, pilsēta tur parasti pilsēta. Vairāk tās, ka tas kalns tur ir pilsētas vidū, kas ir nice. Jā, tā kā Lietuvā viss notiekās arī. Tur diezgan aktīvi daudz braucēji, viss forši attīstās. Pēc tam uzreiz, tajā pašā datumā arī bija Alūksnē Pamtraka sacensības. Okay. Izrādās, ka tur bija tāds kā sakrituši vienos datumos. Jā, sestdienā Alūks, pēc tam pārbaudas dzinters, uzņēma laiku, sēdienā downhills. Jā, jo
pāmtraka sacensības, tikai 3 sacensības pāmtrakam gadā un pāmtraka sacensības 3 reizes gadā. Jā, tur kopērtējums vai arī kaut kāds ir. Jā, skaita kopā. Es pats atzīšos Salūksnē, neesmu bijis nekad. Esmu tur piedalījies tajā projektā, bet neesmu vēl bijis pabraukāt, bet izstāst labi visas bildes. Salūks man arī vēl 4 te, vēl neesi, jā? Vēl neesmu bijis. Augusts. 9. augusts bija Igaunijā, Kutjorgā sacensības. Tur gan bija īņķīgs trāsas. 3. Baltijas kauss, jā. Latvija, Lietuva, Igaunija. Tur Igauni bija tiešām pārcentušies, bet vistehniskākās trāsas, kas ir līdz šim Baltijā, man liekas, grūtākās. Jā, tāds ar iespaidīgām konstrukcijām, koku uzbūvētām un tā kā es braucu, ir tāds patiešām vieta, kur sacensties, ka katra vieta ir jāiemācās izbraukt ātri un nav tā, ka tik vienkārši. Tāds kārtīgs Baltijas, Latvijas downhills, kā agrāk kordē, tā kā ir, kur bišķi padomāt. Nē, tad nav īsti daudz, kur domāt, vienkārši visu laiku sendo. Jā, jo vairāk domā, jo sūdīgāk bieži. Jā, jo katra vieta ir diezgan tāds liels stāvums šajā kalnā ir Kutjorgā, viņš ir. Un forši tas bija arī Baltijas noslēdzošais posms, tur daudziem izšķīrās punkti, un tad tur brauc un cīnījās vēl par pēdējiem punktiem, un bija gada apbalvošana uzreiz arī tur Igaunijā beigās. Jā, šī vieta bija mega stāvums, kur daudziem sagādāja lielas problēmas. Video izcēlās, viss šaura leznāks, ne? Jā, bet īstenībā tur traki. Īstajā dzīvē ir bišķi grūtāk, jā. Un jālec pāri upē beigās. Jā, un tad pilnā ātrumā pēc tam jānesās ārā, lai pārbrauktu. Tā pa vienu līniju, tur akmeņi, sprunguļi, viss bija sarakts vēl iekšā tās, kur šitais liels ātrums vēl. Un tad nāk ārā un lec pāri. Tā, kur ir tālāk šeit garš video viņiem ir. Nē, šā jau ir otra trasa. Jā, plējām tā bija pirmā vieta, viens līkums pļāva viņam pāri. Un tad otrā trasa. Šeit pasies šīs lielās konstrukcijas, kādas viņam bija uzbūvēta, tik inčīgi. Tā kā hardlinā, tikai Baltijas versija. Jā, šī trasa bija baigā ātrā. Un visu laiku no sākuma bija dubļains. Un tad katru brīdi palika sausāks. Un ātrāk, jā. Kas man patika, šajā trasē viņi bija uzbūvējuši viņu, un tad bija kaut kādas vietas, kur vienkārši kaut kādas saknes un kaut kādas sūdi traucēja, un tad viņi treniņu dienā pielaboja trasi, lai vispār dabūtu ātrumu šīm konstrukcijām. Jā, tas tāds arī diskutabls jautājums. Daudziem tas tā kā liekas forši, kad piemēram ir vieglāk piebraukt, tā kā pielāgot trasi, bet es dzirdēju viedokli arī, ka, piemēram, es esmu uztrenējies tā, bet tā kā treniņu laikā mainās trases. Bet tāpēc ir oficiāli jau neoficiālie treniņi. Jā. Oficiālās treniņos svētdienā, sacensību dienā gan trasa vairs nevar mainīties. Bet tā sestdiena tāpēc ir forši tāda, kad tiek testēts, braukts un tad zina, kas strādā, kas nestrādā. Jā, pirms tam lielajām konstrukcijām tomēr vajag ātrumu un tur vienkārši virāžā tāda sakne, ka tu vienkārši ātrumu nevar dabūt un vienkārši lausa sevi un riteni. Pāri upē jālec reku beigās. Trautiņš upīt tek. Normāls river gaps. Jā, tā kā šās trases man baigi patikās vispār. Vispār Kutjorgā arī ir forša vieta, kur palikt. Kutjorgā nebija notikuši sveči kādi 2-3 gadi, tāpēc arī viņi bija tā kā cepuši šo visu. Veidojuši trasi arī kāds 2 gadus jau. Nav tā, ka viss tapa vienā gadā. Un tad, kad viņi iznāca uzreiz bam ar trakākajām trasēm šogad, es teiktu. Jā, šās bija interesants. Tur patiešām bija visu dienu jātrenējas, lai 2 dienas jātrenējas, lai dabūtu ātrumu, atļautos vispār tik ātri braukt kā. Tā kā tu trasi nobrauc līdz galam un tu esi visu izlaicis, tev ir sajūta, ka tu nebrauc nevis downhill braucam, bet kāds slopestyle run. Jo tu esi izlaicis tur river gapu, road gapu, step upu, nobrauc nevienā stāvam, jā, tāds es tikko pieveicis. Tā kā man vismaz bija tāda sajūta, ka tā kā slopestyle trasīt būtu pieveicis. Jā, bet šis arī likās jau tāds downhills, kad tu brauc un tu centies ātri nobraukt. Nevis tev ir vienkārši tehniska vieta, kur tu lēnām vari nokritīties, bet ir tāds, ka tu vari pušot, spiest un tas man patikās, ka viņi piečinīja tās rases ir uzsāsīja to, ka tur ir flows un varēja forši. Jā, crazy. Jūraks sendo. Šogad vienīgi nebūs Kutjorgā vairs, cik es zinu. Ko tā? Viņi tagad būs atkal Kiviolī apakaļ. Igaunijā ir 3 vietas, kur visvairāk brauc downhill. Kutjorga nebija bijusi kāds gads, tāpēc, ka viņi bija pagājuši gadu. Un tad šogad būs citur. Kur es? Bum, uzkārās.
Keis! Vajag advokātu. Jā, kur vispār Igaunijā var pabraukāt? Kutjorga, Munok. Jā, Otapē ir Munaks bikeparks, kur var krēslu pacēlājs un ir 3 trases pieejams 4. Un otru ir Kiviolī ogļu kalns. Tas ir visai Igaunijai cauri ārbās un Latvijas. Tur arī pacēlājs un arī vairākas trases pieejams. Un tad ir tā kā mūsu tukums, tikai viņiem ir netālu no Tartu tāds Voreks. Tur ir arī raktās trasītes, kādas step-upi, dropi, bet nav pacēlājs. Tur ar kājām jākāp augšā. Tā kā tās 3 vietas - Otapa, Munak, Kiviolī augšā, jā, un Voremē, jā. Jā, žēl, ka Igaunijā aizvēries spots ciet. Tur vairs nav skateparks, vai ne? Vai izstās? Jā, skateparku laikam izvāc ārā un uztaisīja vingrošanu iekšā. Tas bija arī episks. Bet ir Lietuvā tagad. Banga. Nu, tas gan jā. Banga indoors. Bangas indoors baigi labais. Iesaku visiem aizbraukt tur inčīgi. Forši. Nu, tālāk. Jābrauc ziemā atkal būs, ne? Jā, tagad jau jābrauc paljām. Tagad ir ziema. Tagad Jāuzraksta Martīnas. Mēs jau tur cenšamies spriedīt sarunāt, bet tad es netiek, tad viņš netiek, tad tur sastāvā. Grūti sarunāt daudz cilvēkus uz sačiem. Ne uz sačiem, bet uz kaut kāds skateparkā aizlaist visiem kopā, jo tur jau gribās 2 dienām laist un... Uz to Bangu? Aizbraukt piekdienā. Un tagad īstais laiks braukt ziema. Kur es slendoju. Strīpēnais. Bam. Tālu, tāds Igaunijā. Kā tev gāja, kur iet dabūji? Pirmo, ne? Nē. Kopvērtējumā es dabūju pirmo vietu. Esmu 2025. gada Baltijas čempions downhillā. Nice. Tematologi es dabūju kaut kādu 2. vai 3. vai... Es biju 3. Es biju 3. Tematologi 3. dabūju. Vietu es dabūju sūdīgi, bet kopvērtējumā es biju 3. Tā kā es Es biju vienīgais, kurš aizbraucis visām 3 Baltijas sacensībām, un tāpēc ieguvu pirmo vietu kopvērtējumā. Tā kā pietiek dažreiz tikai aizbraukt visām sacensībām. Konsistencija, kā saka. Jā. Tīri izgāju uz pieredzīt šito. Un jā. Tomēr nav tik daudz pasākumu pa gadu. Ir jābrauc katru valstu, vienreiz aizbrauc iečakoties. Latvija, Lietuva, Igaunija, tas Baltijas kausa ir tas galvenais, kur viss satiekās un tusējās, un tad ir tās papildus. Jā, jo šis bija interesanti, ka tas Lietuva un Igaunija bija pa nedēļu starpā. Back to back. Jā, back to back weekend, vienkārši jābrauc downhills. Bija forši. Tā, un pēc šī pasākuma bija Sigulda Backyard Jumps. Yes! Tas ir mans organizētais pasākums. Apskatīsimies kaut kādu B3, kas tur ir pagalmā sarakt jumpi. Var visu braukt lēkāt, ja gribās. Jā, tas Backyard Jumpā šitā viss notiekās forši lēkā. Sabrauc pašam, baigais prieks organizēt reizi gadā, uztaisīt mums vienu pasākumu. Šogad absolūti aizbraukt. Jā. Es biju izlaidis laikam 1 gadu vai 2. Jā, Latvijā nav tikai 2 dirtu kontesti, kas ir krūmgonka un Backyard Jumps laikam. Jā, tā arī ir. Jā, saldo krūmgonka, kas jau arī tur uz močiem pāriet vairāk pitbaikiem. Bet ne, ir ričuki respektēti un jā, tā kā jaunieki, kas klausās, skatās, rokam dirtus, taisam pasākumus, lai ir vairāk kaut kas tāds, ejiet uz domēm, jautājiet, vajag jumpus. Dodat vietu, kur taisīt un ejiet rokat, būvējiet, lai ir nice. Kur pašlaik ir vietas, ko nāk prātā Tukums, Sigulda, Ikšķilē ir jumpi. Jā, Ikšķilē vēl ir dirti. Un Saldu. Jā, 4 kaut ko es vēl aizmirsts. Varbūt kaut ko tagad piemirstam. Liepājā nav vairs dirti. Kaut kur ir vēl kaut kādi jaunie. Tā kā jaunie raksta komentāros. Kur ir jūsu dirts spotiņš? Jā. Kur ir jūsu dirts spotiņš? Kaut kādu Kur? Mapi. Kur? Tur. Sārakstu ar vietām, kur var laist braukāties, lai zinu. Pie Lāča, Smiltenē. Smiltene, pareizi, jā. Smiltenē arī ļoti labs spots. Jā. Smiltene. Valmierā gan jau kaut kas. Neesmu bijis kādu laiku, agrāk bija. Jā, vajadzētu aizbraukt. Smiltenē arī vispār ir labas arī enduro taciņas, kur jumpline virāžas un... Nu jā, tā kā ir Sigulda Backyard Jumps, tur ir... Kāpēc tur dūmi bija? Tur bija
DJs bija reperis. Šogad arī bija reperis. Nice. Uzstājās beigās vakarā, baigi labi koncertiņš vēl beigās. Un vispār šajā pasākumā bija tik ļoti labs balvas. Varēja dabūt 2 GoPro no Terabody, visās prikals. Bija kaut kāds balvu fonds, vien gadžetos bija kaut kur pie 1000 eiro. Un tos varēja dabūt izlozē. Kad tie, kas piedalījies jebkurā disciplīnā, tu varēji maukt, dabūt loterijā balvas labas. Tas nebija obligāti flips jāmet, varēja vienkārši piedalīties un dabūt. Atbraukt un piedalīties, ieejas hotdogus, atstāt ziedojumus, iedzert limonādi, pieaugušajiem kaut ko stiprāku. Un jā, tā kā Sigulda Backyard Jams iespējams labākais festivāls Latvijā. Katru gadu augam, attīstamies, pilnveidojamies. Prieks, ka Dirtcēnā arī notiek pasākumi. Jā, un pēc tam bija 30. augustā leģendārā Krūmgonka. Tur ir kaut kāds mans vecs video, ko var apstīties, parādīsies. Tur interesē Krūmgonka, kad tur izstījās, tur augšā parādīsies. Un pēc tam ir Mārupas Pantpraka, 20. septembris. Mārupē Pantpraka sacensības 3. posms, visa Anatolijas ir uzvarējis, viņš ir priecīgs, viņš ir nopelnījis. Anatolijas ir ātrākais Pantpraka žeks Latvijā. Viņš ir reāli. Kas tur vēl viņiem? Edgars Melnāksnes minus papēžiem, ne? Varbūt, jā, bet tur dists konkurences sīma, visi brauc, daudz dalībnieki, vai ne? Tur šogad tas nevienās nebija. Pagājušajā tur braucu, tāds, gan jau kādreiz atbrauks, ka būs. Uz Ventspili jābrauc. Ventspilī, tur jābrauc. Esmu bijis Ventspilī neespīju, labs Pantpraks. Izbrauc, jā, ok. Tilts un tunels Pantrakā. Pārbraukt pāri un dubultā virāža ar čomiņu. No lejas augšā, no tā tilta lejā tajā spīdā. Vai bildi, ka 2 brauc un katrs pa savu virāžu. Tur var, jā. Tas bija tālāk, 20. septembris aiziet caur Mārupu, jā. Mārupē vispār arī dirti. Vispār Mārupē ir dirti. Spots, nice. Tur bērni strāsta dirti. Sāk skaitīt, tas uz veselas vienas rokas sanāca. Un pat važāk jau pa otrā rokā jāziet. Jā, ir vēl secret spoti ieskaita kā dirta. Arī, jā. Ir kur lēkāt. Ir kaut kāds saraksts, vēl kam pagalmos ir saraksts ar daudziem tagad. Tā kā droši, ja jums ir savu dirci un gribat padalīties spotiem, droši rakstat, kur jums ir savs dirci. Jā, ja gribi, lai es aizbrauc, varbūt ciemos palēkāt ar raksti. DM, jā, raksti mums, brauksim, lēkāsim. Un jā, tāpēc Sigulda pēc Mārupas Pantpraka. 19. oktobrī bija Season Enders Riekas kalnā. Es neatradu nevienu atskatu video, tāpēc vienkārši nostīsimies man uzreiz ranos. Let's go! Uzreiz divas intensīvas trasītes bija, ne? Tādas arī ļoti īsas un kļūdu nepiedodošas, tik precīzi jābrauc. Jā, laika ļoti tuvu bija. Bet vispār Latvijas downhillā jaunieši tiegai doli. Tagad pārspēja visas. Jā. Ļoti forši. Ir saule samērā forši ūdens diena. Neskatoties, ka ir oktobrs, ne? Bija vēs ritīgi. Jā, tas bija pirmais rāns. Otrā trāsa aiziet, bija šī vairāk. Jā, trāsas ļoti ātras vispār bija. Viņas bija bailīgi ātras tādajā ātrumā, kādā tur jānesās bija, lai būtu labs ātrums. Rezultāts jopcīgi. Riekas kalns ir forša vieta, kur arī ikdienā aizbraukt. Ne tikai saču, bet tur ir ik pa laikam reizi mēnesī vismaz griežās pacēlājs. Ir treniņi tā kā var satikt, paprasīt viedokli arī visādiem cilvēkiem par tehniku un par braukšanu un visu kaut ko. Un tā kā satikties un patrenēties. Treniņš, principā, ne? Jā, tā ir palielam. Vienīgā vieta Latvijā, kur notiekās treniņi ar pacēlāju. Jā, tieši tā. Priekš downhill braucējiem. Tā kā, ja grib pamēģināt arī, tad var arī riteni sarunāt un palīdzēs ar pacēlāju tikt augšā sākumā. Jā, tur ir jāiet, var sekot Downhill LV Facebook grupā un mājaslapā līdz jaunumiem, kaut kādu informāciju. Vairāk tieši uz Facebook tēmējam. Jā, Downhill LV. Downhill LV, Facebook lapā. Downhill.lv, šitā. Jā, palielam šeit ir visa informācija. Gan par sacensībām, treniņiem, jaunumi. Te palielam varēs visu atrast, tā kā šeit, man liekas, ir visaktīvākā lieta, kur notiekās tāpat tās
Lietuvas čemps te nav iepostots. Ir Igaunijas sačre, kur treniņš Gaiziņkalnā. Jā, tur tā kā visu kaut ko šeit var sekot līdzi visvairāk par downhill scēnu notikumiem tādiem. Bet kāpēc Latvijā nenotiekās enduro sacensības? Kas mums jāizdara, lai notiktos enduro sacensības Latvijā? Neviens nav uzorganizējis vēl. Jo es gribētu plānā Siguldā enduro posmu varētu diezgan labi uztaisīt. Bija jau kāds 5 gadu atpakaļ ideja. Un pats braucu enduro un bija vēl organizatori, kuriem bija ideja Tukumā rīkot enduro sacensības arī. Un Siguldā arī varētu ļoti labi uztaisīt, bet vienkārši nav neviens, kas to visu salicis kopā. Pagaidām mēs downhill varam uzorganizēt, bet enduro tur vajag drusku cita specifika. Cita laika mašīna. Jā, tas vairāk laika mašīna. Tas jā, visticamāk, jo tur vajag tādu citu sistēmu un jāsaprot, kā to. Lietuvā to dara. Jā, īstenībā. Lietuvā dara viņi? Lietuvā ir, ja grib enduro sacensībās braukt, tad ir Lietuvā vienīgās enduro sacensības. Ok. Jā, kur var atrast tādu informāciju par enduro sacensībām? Arī tepat Downhill LV ieliekam, citreiz padalāmies, un kad reku Lietuvā ir tāds un tāds pasākums, tā kā Downhill LV ir principā portāls, kur pa Baltijas notikumiem var uzzināt sacensības, pasākumus, video, foto, treniņi. Tālāk. Jā. Tas mums ir pa lielam. Tās arī bija mans 25. gada kalendārs, kur es pa lielam gandrīz kaut kur bija, kas man interesē, pa ko es sekoju līdzi, ka tādas lietas notiek. Tas arī bija viss pasākums, kur tu biji, ne? Jā. Nē, Pamtraks nebija. Ne? Pamtrakos nebija un kaut kur Krūmu Gonkā šogad nebija, diemžēl. Neatceros, kāpēc, bet es nebiju. Žēl. Kaut kas man bija jādara. Tā kā jā. Tad, pa Pamtrakiem runājot, iesim, apstīsimies. Pamtrak.com Fine. Pamtrak.com Tad ir karte Latvijas, ne? Jā. Lietuva, Igaunija, visi Pamtraki redzami. Jā, šeit mēs varam apstīties, kur ir Pamtraki. Protams, arī manā YouTube intro var apstīties, kur ir Pamtraki jau. Bet jā, šeit mēs varam redzēt daudz dažādas Pamtrakas. Uzspiežot virsū uz katru tās pumpiņas, tajā Pamtrak.com lapā, uz katru Latvijas tā Pamtraka var redzēt mazu aprakstiņu bildīti. Un tā kā var apskatīties, kā aptuveni izstās, pirms brauc. Jā, šeit atturās details, viss ir. Gan lokācija, gan bildes. Jā, nu super, jā. Šeit var paspiegot, pirms tam paspiego un tad mauc. Ventspils ielikt, apsties, ir Ventspils ielikt. Ventspils ir tiešām tā kā hotlistē, visu pasaulē, tā kā, ja jūs brauc arī citur kaut kur pasaulē, varat nočekot. Bet jā, aizcinām, pastamies, vai Ventspilī ir, jo tas ir tiešām, viņš ir pabeigts, tāds hotlistē, ja grib, un ja ir ritens un ir Ventspilī, tad ir vērts aizbraukt šit un ritīgi kreizīt Pamtraku. Ir gan mazā trasīte malā, kur forša dēli var vai iesācējs, vai arī īsmā, jebkurš un tad lielā ir tuneli tildu, dubulto virāžu. Es joprojām gaidu bildi, kāds nofočēsies, kad viens virs otra brauc. Jā. Un arī reili ierakt, var braukt tur slaidot, un es zinu, kad ir slaidojuši, tur ir reili un slaidiņi. Ir Ventspils braucienu video arī apskatīsies, parādīsies kaut kur tur. Kaut kur ārādi. Šī istorija? Jā, kaut kur būs. Ventspils šeit. Jā. Tas ir pa lielam Pamtrakiem tāda feature vēl, kas ir baigi labā. Un, jā, kāda ir 2026. gada plāna? Kas ir plānā vispār? Šogad gaļām, ka backyard jumps 100% būs. Tukumā. Tā, ja skatās uz downhill, ir tāds diezgan foršs, brutāls plāns šogad uztaisīt Latvijas downhill kausu, kurā būs 4 posmi. Latvijā būs 4 sacensības. Ja pa Latviju runājam, sezonas atklāšana Tukumā, sezonas noslēgums Riekskalnā, un tad būtu vēl 2 lokācijas, no kurām viena būs Gaiziņkalns, kas līdz šim, un otra būs vēl viena jauna lokācija, kurā nav bijušas sacensības kādu laiku. Tā kā varētu būt 4 sacensības. Un Latvijā. Un pa Baltijas downhill runāt, tad viss paliek kā līdz šim. Ir 3 Baltijas kausi. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, katrai valstī pa vienām. Nu, Latvijas posms būs tā jaunā lokācija, kurā nav bijis. Tātad Gaiziņkalnā vairs nebūs Latvijas čempionāts, un Gaiziņkalnā nebūs
Baltijas kauss būs jaunā lokācijā. Bet Gaiziņkalnā fests būs? Gaiziņkalnā būs kā Latvijas kausa, downhill sacensības. Ok, nice. Pagaidām es nevaru apsolīt festivālu, bet downhills tur noteikti būs. All right. Jo tur jau daudziem vēl, Tas ir Latvijā. Kas notiekās? Ja kāds grib nosponsorēt Gaiziņkalnu festivālu, droši rakstiet man, ja? Un tad būs festivāls. Okay. Bet downhills būs točā. Nu, tas, jā. Tad, kas notiekās Lietuvā? Lietuvā jau būs tas... Downhills posms noteikti, viņiem arī ir sezona. Jonavā. Jonavā jauniešu kauss ir Jonava downhill, tur ir 2 vai 3 posmi pa gadu. Tiešām, ja kāds grib pamēģināt ārpus Latvijas vai vienkārši pat pirmais gads uz riteņa, droši braukt tur. Jā, Jonavā patiešām draudzīgi iesācējiem. Tur ir parasto pilsētnieki arī mierīgi varēs noripināt un uzforši. Tās ir tāda līmeņa. Tā. Igaunijā arī Baltijas kauss. Iespējams, Monakā atkal tas festivāls. Monakā Bikefests ir arī, tas vairāk uz rudens puses, uz vasaras beigām ir pacēlājs un pat rasēm visādi notiek. Sezonas noslēgums viņam arī ir tajā Vorikā, kas ir tā kā bez pacēlāja, tur stumdās džeku un braukājās. Ok. Igaunijā, ja grib sekot līdzi visiem pasākumiem, tā kā mums Latvijā ir Downhill LV, Igaunijā ir Fun Times Crew. Facebookā, jā, Fun Times Crew. Viņi liek visas pasākumus, tur igauniski var redzēt. Un Lietuvā ir White Puppy, baltais kucēns. Kur, jā, Fun Times Crew ir Facebookā. Te ir viss par Igaunijas sezonas noslēgumiem, atklāšanai. Un lietuviešiem savukārt ir ieraksti, pamēģini atrod White Puppy, tā kā baltais kucēns. White Puppy. Un tad man liekas, ka šie liek, ieejot iekšā, šie liek pa pasākumiem, jā, visādas sabraukāšanās. Vai es tagad... Jā, kaut kas tur ir. Ir, jā, liek pa kausiem, uz kuriem viņi paši brauc tur. Kur 26. gadē, jā, liekas, Downhill Cup, kur būs sacensības lielās pasaules, viss. Eiropā, jā. Jā, kur šeit arī ir Jonavas. Nu jā, ka var redzēt Jonavas trasītes, tā kā. Jā, tā kā pietur. Šeit ir pa Lietuvu. White Puppy Lietuvā, Fun Times Crew Igaunijā, Downhill LV Latvijā. Tālūk. Tā, tur mēs uzņemam informāciju par Downhill notikumiem un enduro notikumiem Baltijā. Mēs esam Baltijas ziņu portāls. Bovo. Gan jau būs tas pats kaut kur, zinu, ka pa tiem dirtiem varēs izlikt, būs gan jau, ka džempiņi, tur, kur tu biji Lietuvā pagājuši gadu, tā kā arī. Jā, iespējams, tur kaut kas tāds notiksies, tur tikai jāsako līdzi arī lietuviešiem, kam ir anlieta. Es nezinu, vai viņam liekas, tur vairāk ir ties lietuviešiem tas Banga, kā sauc to džekiņu, kas ir. Banga skateparks, jā. Mans video arī bijis no Krīšierots. Nu, vot, un... gan jau, ka būs arī, ja paši Latviju Kandavā būs, gan sacensībiņas Kandavas Ozolājos. Reinlāci, rapšu džams, jā, dzeltenie rapši pie tevis, rapšos. Tukuma dirdžam vajadzētu. Tukumā, jā, un Tukumā ir doma, būs tā kā Latvijas kausa ietvaros sezonas atklāšana Tukumā, bet sezonas beigās, Tukumā varētu būt 2 pasākumi. Tā kā sezonas sākumā vairāk par sportu un sacensībām un downhillu. Un sezonas beigās, pirms skolas, kad skola sāksies septembra sākums, tā kā septembra pirmais weekends būtu klasiski, ka katru rudeni notikt kaut kāds džams TMD. Un tas ir varbūt ne tikai downhills, bet tas varbūt būs kaut kāds jaunu dropu uztaisīs testē, vai jaunu long jump testē, vai kaut kādu trasīti jaunu, un tad ir fočē un filmē, tā kā varētu rudenī būt tāds pasākums. Tāds vajag pasākums, kur viss sabrauc, uzvād dēs, pabildēs. Jā, tā kā sanāk kopā un kaut ko. Baģlaini arī jau Tukumā pārtaisīja. Un tur jau top viss, jau lēnām materiāli tiek kolekcionēti. Dirtas taisīs, jā. Tev nav lieta? Vai lieta? Ielaikt. Jā, tad mēs esam diezgan veiksmīgi izskrējuši cauri 25. gadam un arī 26. gada plāniem. Tad jau redzēs, jā. Pamtraks noteikti būs arī 2 vai 3 posmi. Tie jā. Pamtraki. Kas ar skateparkiem?
skateparkā vispār, kāpēc ne vispār vairs skateparkā nenotiek sacensības, vajadzētu arī uzorganizēt spotā. Vispār ir Lietuvā, Igaunijā arī nav. Nē. Man tā liekas, tīri MTB grupa vispār neeksistē skateparkā vairāk. Jā. Bet varbūt arī tas nav nepieciešams vispār vairāk. Ja būtu sačs, es aizbraukt piedalīties. Laikam, jā. Vajadzētu taisīt. Vai kā Vismaz tas es organizē? Tu brauktu? Ja būtu skateparkā sačs. Iespējams, jā. Ļoti iespējams. Kāpēc gan Tu? ne? Tu braukt? Tu braukt? Jā. Jūs braucat, jā? Jā, braucam, piedalāmies sacensībās. Sacensībās piedalīties ir forši, un tas ir jādara, jo tas parāda tiem, kas kaut ko dara, cenšas. Tas iedot viņiem lielu motivāciju vispār turpināt darboties par to. Veidot jaunas pasākums un citas pasākums, jā. Jā, tieši veidot jaunas. Tas ir tas, kas ir visgrūtākais organizēt, darboties, meklēt atbalstītājus vispār, jā. Tagad mēs pārdiskutēsim vispār, kas ir mainījies mountain bikeā un downhillā pēdējos gados vispār. Nē. Riteņi ir mainījušies. Jā, riteņi krietni mainījušies. Cik ir pēdējie gadi? 5, 10, 20, 15? Nu jā, cik mēs skatāmies. Man vispār mans enduro riteņš ir 4 vai 5 gadus, kas ir crazy. Man liekas, ka ir nopirkt pagājuši gadu. Riteņi ir mainījušies, jā. Pasaulē vispār sacensību līmenis ir cēlies ar katru gadu ceļās ļoti grūti tikt līdz augstākiem līmenim. Vispār. Visos sportos paliek crazy līmenis. Bet pēdējos gados laka... Man prieks, ka parādās ir tā kā ir paaudzes, bet tad bija braukāšanas spotu paaudzes. Agrāk, 15 gadu apkārt 10 bija ļoti daudz pašveidoti spoti, rakti dirti, skateparki. Tad bija gads, ka tie visi dirti vai no aizauga un skateparki sapuva, ka nebija nekas. Bija tāds, un ka tagad man patīk tas, ka pat pēdējos 5 gadus skatās, tad tas atkal tā līkni iet uz augšu, tiek veidot jauni pumptraki, jauni skateparki. Tiek oficiāli dirt spoti pat rakt. Es zinu, ka Lietuvā piesim 2 dirtparciņi. Jā. Un Lietuvā 2 dirtparki? Jā. Tas tev Viļņā? Un ir vēl tādi mazie, es tev iedošu informāciju. Noteikti aizbrauks ar Okay. Un jā, un topelp ir idejas par 3 dirtparkiem zem tiltiem un apakšā. Un tā kā... Jā, tas ir forši, kad Baltijā viss nāk iekšā tagad. Ar tiem pumptrakiem daudz tieši. Un tu no pumptraka, tu jau, man liekas, forši iemācies, kā braukt ar riteni. Un tad tu saproti, kas tu gribi būt nākamais, nezinu, Strombergs, braukt ar reisā, vai, man patīk dirtis, lēkāt pa dirtiem, vai, downhills, nesīšos lejā pa downhill, vai pa skateparku braukšu, bet tu to pamatu būsi ielicis vienalga, ar kādu riteni tu brauksi. Tā. Es nezinu, vai ir pumptraks kopā ar XC vai kādu graveli, tieks kilometrs krāja, vai viņiem ir aktuāli, nav kontroli iemācīties. Jā. Ar gravelīti noteikti. Ja tu esi labs pumptrakā ar graveli, tu varēsi izbraukt jebkur trakāko vecēķu vai mežiņu. Vairāk pumptrakā jau forši iemācīties to lekšanas daļu arī diezgan veiksmīgi, kas ir, man liekas, daudziem minējiem ļoti pietrūkst tāda lieta. Bet atgriežos atpakaļ pa jaunumiem. Pirmais nāk, tehnika, riteņi. Man patīk vēl vietas, kā attīstās tieši runāt par spotiem. Bet tas negatīvais, tas, ka grūtāk tikt augstākā līmenī ir, tā kā braukt. Bet vai vajag un vai daudz grib braukt tur? Ir ļoti daudz foršas vidējā pasākumu, kuros braukt. Pēdējos laikos man liekas arī diezgan mainījušās vispār, kā tiek veidoti veloparki, viss tās, kas tad tiek veidot jau. Tā kā Tukumā jau arī paliem, tas ir liels pumptraks, ko tu brauc lejā pa kalnu. Tas vairs nav tik tehnisks, kā viņš bija agrāk vispār. Downhills un enduro, protams, dažādas rases, dažādas vietas, bet pārstāvā. Jā, old school versus new school. Tur var strīdēties, jā, vai perfekti ekskavātori veidos trails ir trails, ar citam varbūt patīk atkal saknes akmeņi, un tas dabiskais. Jā, tas ir tāds, ka mūsdienās man liekas vairāk iet uz to perfekto. Ir forši braukt gan pa tādu, tikai kā kurā situācijā. Bet ar tām foršajām trasēm forši, ka tas sports paliek pieejamāks. Jā, bet tas tieši pēdējos gados man liekas iet uz to, sāk būvēt tāds, ka patiešām jebkuru trasi tu var nobraukt ar jebkuru līmeni. Ka tās ir... Jebkuru ģimeni ar bērniem, teiksim. Jā. Jo tāpēc arī tiek veidots tādas vietas, jo
tās visas vietas, vai tas ir slēpošanas kurorts vai pilsēta, viņi domā par ģimenēm un bērniem, un tur, kur ir ģimene un bērni, piemēram, tādā kurortā tur arī ir bizness kaut kāds, viņi brauc, paliek viesnīcā, sēd, un kur ir bizness, līdz ar to, tad jau mēs varam atļauties būvēt trailus, un tāpēc arī viņi būvē. Nu jā, tāpēc cik svarīgi ir pilsētās, un kur ir vispār iespēja to darīt, tā kā veidot tādas trases, ko var jebkurš pamēģināt. Viņš nobrauks pa visvienkāršāko trasīt, pirmo reizi mūžā, viņam tas iepatiksies, un viņš būs. Man liekas, ka daudz joprojām domā, ka downhills ir, tas jau tiem trakajiem, kas sitās nost un brauc fullface'os, bet tas jau sen ir palicis tik demokrātisks un pieejams sports visiem, brauc pa zaļo, trasīt zilo, sarkano, kā slēpošanā. Jā, tas ir jebkurš cilvēks, kurš mājās ar IT nodarbojās, sēž pie datora, viņš var izdomāt, riteņbraukšana var būt mans hobijs. Un tas, ka galvenais ir piedāvāt iespējas viņam, kad ir, kur tu vari nobraukt un apgūt tās prasmes, nevis traki, jā, tie, kas jau mūžu brauc riteni un ir uztaisījuši priekš sevi trases, un tad tevi ielaiž tādā pirmo reizi braucot, tas ir katastrofa. Var mainīties viss priekšstats par sportu, ja var sabojāt iespēju. Ja jau tie braucēji, kas taisa, piemēram, kaut kādas trases un parkus paši sev, viņi taisa priekš savu līmeņu, un tāpēc nepieciešams tā kā atbalsts no pašvaldības vai no kaut kādām pilsētām tieši izbūvētās iesācēji takas. Jo tās, kas iepušos to ideju, lai uzbūvētu grūtās pēc tam. Tas dos vēl spēku, braucējs dalībnieks tajā visā un entuziasts tikai caur to, ka būs tā vieglā trasa, ka viņš reiz pamēģināt, un tad jau tās sarežģītās tehniskās jau būs. Ja viņam tas iepatiksies tik ļoti, bet nekad labs braucējs nekad netaisīs pavisam elementāru trasu priekš iesācēju, jo tas vienkārši nav viņa interesēs. Tāpēc ir grūti atrast vienmēr to balansu, ja skatās visu tādu veloparku kopā, cik būs vieglās, cik grūtās, un vai vieglās pēc tam tur dabūs finanses grūtajām. Jā, tas tāds vajag sāpīga tēma. Lai arī ātri neapnīk tas veloparks, ja būs pārāk viegli uztaisīts, visu ātri apniks un vairs nebrauks. Lai vienmēr ir tas tā kā sajūta, ka tev ir, man jāatbrauc būs vēlreiz, jo tu kaut ko neesi izbraucis vai izlecis, tādai sajūtai arī jābūt vienmēr parkā. Jā, tas ir no veloparka tēmi. Es par veloparkiem varam daudz runāt. Jā, kas tev vispār ir motivācija? Labi, tev tas ir darbs palielam. Velosipēds un veloparka, viss tas ir palielam tavs darbs, bet kur tu atrod motivāciju iet, braukt un darīt? Bieži vien motivācija pazūd, ritenis stāv biežāk, bet var atrast motivāciju. Man viens no motivācijas veidiem ir, kad es uzlieku sev kaut kādu tālajošu mērķi, piemēram, pēc gada braukšu kaut kādos sačos. Nezinu, vai sen avalanche, to enduro, vai pēc gada braukšu pāri kalniem, bikepackingā, ja. Un tad es zinu, ka es to gadu, es nevaru vienkārši sēdēt un pēc tam aizbraukt uzreiz, ka man ir jāgatavojās tam lēnam. Un tad es saku, tas gan fiziskais, gan iest ārā, braukt ar riteni, braukt ar cieto riteni arī pa pamtrakiem, pa dirtiem, lai tu esi tā kā lēnām, tā kā tāda bumbiņa apvelies, neresnumā, bet ar skilu, es domāju. Un tad tu sakrā, un tad tev ir tas pasākums. Tas ir viens no motivatoriem, kā to darīt. Bet es domāju, katram jau tā savu formulu. Un otrs ir droši vien, kad jaunas spoti, jaunas lokācijas. Man negribētos braukt downhill sacensības, pēc tam brauc tur katru gadu no viena tajā pašā vietā, tur pamainās kaut kādi 2-3 līkumi vai jauna viena trasīta. Bet aizbraukt tā kā uz jaunu destination, kā mēs runājām pa Lietuvu, Lietuvā tur pie ezera forši, tur Kuķurgā, tur up. Kad jaunas tā kā vietas man tā kā motivē aizbraukt uz viņām. Tāpēc arī lai es tagad cenšos Latvijā vienu vietu tādu tā kā atgriezt, ka būs forši atkal, es tur neesmu bijis, vai es tur neesmu vispār bijis, ka tev ir forši iemesls aizbraukt. Un tas iedod motivāciju, ka tu ieraugi to jauno spotu, es gatavošos, es aizbraukšu to vietu. Ka vēl es redzēju iepriekš, kāds ir jau sačinījis, tur ir kaut kāds pārbūves bijušas un viss attīstās, tas arī baigi tā kā vienmēr iedod tādu dzenuli braukt atkal, kad es redzēju, ka Džeki sarakuši jaunu taciņu, tu brauks, testēs un būs baigi labais. Tev tā ir tā kopiena. Tu redzi, kurš savā ciematā rok kaut ko, un tu viens pie otra brauc un testē. Un tā kā, Tas gan ir baigi labais. Es īpaši gribās tādas jaunas vietas, kur pat jaunībā no nulles kāds ir uzbūvējis kaut ko bams. Es zinu, ka pat nevajag pat jaunas. Es piesam labi, slinks, jā. Es neesmu 3 gadus nebiju Siguldā braukājies, 2.
Un tu aizbrauc pēc tiem 2 gadiem, un ir pirmkārt tik daudz visu kaut kas jauns, tagad vai tās paši vecā taki ir uztūnēti, vai arī kaut vai viņi nav uztūnēti, viņi brauc atkal pēc 2 gadiem, viņi ir tā kā jau jauni, un liekas viss tik interesants un jauns. Tas gan viņi nekad neapniek, viņas laik mainās un attīstās, tas gan ir forši. Jā, kas mums sagaida, kas vispār ir plānos ārzemēs doties ārpus Latvijas kaut kādu pasākumu, notikumi? Jo, cikādi kaut kas čakarējās. Sarkanā lampiņa atško, ja? Jā, kārtībā. Jā, Ko ārpus Latvijas. Ārpus Latvijas. Kas notiek, kas ar latviešiem ārpus Latvijas? Es zinu, ka pagājušajā gadā 25. brauca Two Enduro tādās sacensībās, kur pa pāriem jāmoc 3 dienas no vietas Mega Avalančā, kas ir lielākais downhills. Tur 400 braucēji brauc pa sniegu lejā uz lejai. Un jaunajā paudze brauc par IXS downhill posmiem sacensībās un pasaules kausa gan ne, bet pa IXS. Tas ir Eiropas, jā? Jā, tāds Eiropas līmeņa sacensības. Un es domāju, ka šogad arī jaunie downhills turpinās maukt IXS. Tas ir tāds arī, domāju, jebkuram citam, kas klausās, kas ir tā kā Baltijā. Man vairs nav ko Baltijā darīt. Tad nākamais līmenis tiešām ir braukt vai uz Polijas sacensībām, vai uz to IXS. Un jā, es zinu, ka 2 latviešu traki, Krišjāns Lejnieks un Raivis Ranks. Sveiciens jums, ja jūs skatāties. Viņi brauks uz tām Two Enduro sacensībām, ko es jau minēju, bet šogad viņi pieteicās Francijā, Meribelā 3 dienas. Pāris mauc lejā, un viņai abiem skaita laiku. Un 3 dienas no vietas nozīmē, nobrauc kaut kādus tur 18 posmus, 18 trases. 3 dienas, jau. Katru dienu pa 6-5 trasēm. Tas būs interesants pasākums, jā, es nezinu. Gan jau mazāk lielāki tripi, kad te vācās čatos un grupās kopā un brauc uz Poliju, Čehiju tāpatās. Tā kā redzēs, es pats varbūt uz Austriju gribēšu aizbraukt. Austrijā ir 2., 3. un 4. garākais trails Eiropā. Brauks tos testēt. Jā, pabraukt garākos trailus Eiropā. Nice. To arī gribētu skatīt. Man jau jāizbrauk kā visu Poliju, Čehiju, Slovākiju kaut kādu. Slovākijā nekas pēdējos gadus jauns nav bijis. Vienīgi Kalnicu ieteikt. Kalnītas bikeparks, T-bāra pacēlājs, bet tur džeki visu laiku katru gadu arī attīstās. Bet lielie, kas tur Ružambēroku, man liekas, pēdējos gadus nav nekas jauns bijis. Nē, es bijis, tāpēc man tur jebkura vieta, jebkur kalna aizbraucot ir nice. Čehijā ļoti daudz jaunas vietas ir. Es pats arī gribēju atbraukt patestēt. Ļoti katru gadu varēs vaļā tādu bikeparku, kur 3-4 trasītes, kur vienu dienu ir ko darīt, un tad kaut brauc uz nākamo. Ja saplāno tādu veselu tūrīti, tur vienu nedēļas laikā var apbraukāt kādas 5 vietas, un tu katru dienu braukās svaigā, foršā veloparkā. Jā. Veloparku tur ir daudz ko braukt un priecāties tikai par to. Jā. Vispār. Kāpēc mūsdienu jaunieši vairāk netaisa editus? Es varu nostīties man. Šīs vasaras editu paust. Paldies filmētājiem, visu uzaicināju uzfilmēt. Tā kā jā, varam iečkot manu video. Jā, sagaidu vispār no visiem jauniešiem, lai jūs taisat, filmējat, vācat džekus, kam patīk filmēt, darboties. Jā, viens ir vienkārši braukt sečos, otrs ir ja negribu braukt pat sečos, vai arī brauc, vienkārši parādīt to savādākā gaismā, leņķī. Jā, uzfilmēt, parādīt savu izpausmi, kā tu vari pabraukt, izdomāt kaut ko citādāku. Šis Ogrē filmēts, ja? Jā, Ogres zilajās kalnās. Šis jau baigi mākslinieckais, tur stāvlīt un mūzika, tur pārdomājis džeks ir ļoti. Jā, tur džeks iepriekš brauca, bildēja, kadrus domāja. Ņēmāmies, likām. Baigi forši džeki, jaunie studenti filmē, darbojās. Tad viņiem entuziasmas ir filmēt. Tad viņi pajautāja. Es biju gatavs braukāties un darīt. Ja, man arī būs drīz, cik 25 gadus riteni jāfilmē būs savs edits. Uzfilmēt un edit? Ko? Mēs tur jau sārunāts, gan jau, ka filmēsim, viss notiksies un būs labi. Jau dzirdējāt, Andris filmēs man
25 gadus riteņu vēl video, jā? Es organizē visu, lai tas notiekās un uzsilmēt jau mazākais tur. Jā, kas vispār sagaida mūsu nākotnē, kas Latvijas nākotnē enduro scēnā, downhillā, dirtos varētu vispār attīstīties. Un es gribētu iet beidzot realizēt, nevis beidzot, bet vispār reāli sākt kustināt Siguldas bikeparka konceptu. Siguldā vajadzētu uztaisīt pilsētas trasē 3 trases, zaļu, zilu, sarkanu, bikeparka tipa tādas smukās. Zilu, sarkanu, melnu. Zilu, sarkanu, melnu. Zilu, sarkanu, melnu, jā. Sigulda stāv tur. Jā, zilu, sarkanu, melnu. Zilo varēs nobraukt jebkurš. Jā, tāda, ka viena ir, ko var nobraukt jebkurš. Tad man tā, kas tur jābūt ir divām, kuras var nobraukt jebkurš, un tad trešai jābūt tādai dulākai. Tur nevajag. Siguldā pietiekoši daudz būs dulās. Nu jā. Tas gan. Jā. Ok, zaļš, zils, sarkans. Tur vajag tādas vienkārši, kas ir bikeparka funkcija, pilda, cilvēki brauc, turisti atpūšās. Un tad bikeparka ietvaros vajadzētu vēl enduro apli, kas ietver kaut kādas 5-6 nobrauciens, un tikpat arī kāpums augšā, lai apbrauktu apkārt smuki Siguldas apkārt visu no Ķipriem līdz Kaķīšu kalnām, visu teritoriju. Kā aizbrauc arī vēl Kurš gan nezinu Ķipurs? Nu jā, tas ir Siguldas viens gals, Siguldas otrs gals. Un kad iekļauj ar abas puses sen lejai, jo pārbrauc vienam tiltam, pārbrauc otram tiltam pāri forši skaisti un tādu nedēļas nogals idili uzburt Siguldā ar velosipēdu. Jā, tāds plāns iet, runāt, darboties. Ja jums ir interesi iesaistīties šādā projektā, rakstiet augšā. Man vajadzēs palīdzību gan rakšanā, gan papīros, gan visā tīri finansiāli. Jebkāda palīdzība, ja tev ir interesi, tu redzi potenciāli. Maucam iekšā, lecam, daram. Jā, Gus ņemās ar Tukuma veloparku. Es nē, man ir vesela komanda. Nē, Tukuma veloparks noteikti nav gatavs. Tur vesela biedrība, mēs esam vesela dombiedra grupa, kas darbojās, katram savu specialitāti, bet tur arī mēs neapstāsimies un esam, teiksim tā, tikai savas pēdējā gada attīstības sākuma posmā. Bet viss tur ir saskaņots, tiek skaņots joprojām ar Latvijas valsts mežiem, dabas aizsardzības pārvaldēm, Tukuma pašvaldība mūs atbalsta un ir doma, izveidot vienu tādu foršu, legālu, oficiālu vietu Latvijā. Izveidot legālu foršu vietu Latvijā, kur var jebkurš aizbraukt, kā tu teici, ne tikai profesionāls, bet jebkurš iesācējs var aizbraukt un izbaudīt, kā tas ir uzbraukt un nobraukt no kalna. Varbūt bišķi interesantāk nekā piemājas mežiņā. To mēs tā kā mēģinām attīstīt Tukums, Sigulda. Tas pats Ogres Zilie kalni noteikti turpinās attīstīties un forši redzēja, ka tur notiek arī kaut kas un tiek uzturēts trases pie dzīvības un Kandavā joprojām došām sekojot līdzi, kas notiek Kandavā ar ozolāju trasītēm pie estrādes. Viegli atrast, ja jūs zina, kur ir estrāde Kandavā, tad tur pat mežā blakus arī ir. Kas vēl pa kalniem mums ir? Nav jau tie kalni tik daudz. Riekskalnā pastāvīgie treniņi joprojām notiksies, ļoti tuvu Rīgai, no visām pusēm var sabraukt. Treniņi oficiālie, Gaiziņkalnā reiz gadā pasākums. Un es pašlaik nevaru teikt, bet būs viena jauna lokācija, kur noteikti uzzināsiet. Tas jau bija pagājuši gadu. Tā bija pavisam jauna, to mēs atmetām. Mēs to atmetām un dabūjām citu. Okay. Mēs tā kā devām iespēju, bet tur neizdevās. Vienkārši bija paredzēta jauna lokācija, bet tajā vietā vienkārši neuzstādīja pacēlāju. Vecais āķi pacēlājs un gaidījām, kad varēs pacēlāju uzlikt. Un ja būtu pacēlājs, pasākums būtu noticis, bet 2 nedēļas pirms pasākuma es zvanu kalnu vadītājiem, īpašniekam, neesam uzlikuši. Bet viņi uzliks pacēlāju un būs, es domāju. Tur jau tikai darīšanas vaina. Jā, kas vēl tāds? Kas vēl Latvijā velospēļu jomā? Jā, un vajadzētu dirtu tūri. Baltijas vai Latvijas, kad notiek 3 posmi un
Mēs varam arī pie Velo federācijas kaut kādu budžetu dabūt tādu. No, viņi nedod tādam, domāju, tik daudz. Tur vairāk fokus uz federācijai, vairāk uz šoseis ritēm braukšanu, pirmkārt uz BMX reis, un tad trešais ir MTB segments. Bet MTB jau ir, mēs esam tik maz daļa no downhills, enduro. Dirt īstenībā, jā, kā iet freestyles apakšā, tagad labs jautājums. Bet tas jau nav federācijas sports un vēl nav. Vēl nav. Tā kā jā, uzorganizēt bielas sacensības Latvijā dirt kaut kādu gold eventu, slopestyle. Kaut vai sākt jau ar to pašu krūmgongu saudu pie tevis uz Siguldu aizbraukt. Jā, sākam ar to, bet vajag vēl. Tālāk. Tā filmējās uz meņām. Like, share, subscribe. Sakojam līdz notikumiem. Beidzam? Es domāju, ka jā, ka te jau ko teiks, vai ne? Forši. Paldies par sarunu. Tiekamies citos. Tiekamies Ričukiem Latvijā, Baltijā un maucam arī ārpus uz Eiropas. Iesaku. Tad jau būs skaņā, ja būs skaļus. Cerams, ka mums sanāks kaut kas.